Bija saulaina vasara, bet Pīpstrēlis bija pamodies ļoti agri, un rīts vēl bija dzēstrs. Viņu bija pamodinājis kaimiņu Gailis un saukusi pļavas smarža un rīta saulītes stari. Kad cilvēki vēl gulēja, viņš aši izšmauca pa atvērtajām durvīm pagalmā. Dārzā ziedēja daudz krāšņu puķu, saules puķes, lavandas un krāsainas dālijas. Pīpistrelim likās, ka ziedi kaut ko slēpj. Varbūt tur ir noslēpta kāda rotaļlieta vai kāds garšīgs kauliņš. Viņš sāka rakt. Ar katru ķepas vēzienu zeme lidoja gaisā. Arvien vairāk un vairāk, līdz pēkšņi viņš izkustināja kaut ko dzeltenīgi melnu. Zzz! Atskanēja nikna skaņa. Un pirms viņš paspēja saprast, kas tas ir, lapsene viņam iekoda vaigā. Pīpistrelis iegaudojās un aši sāka skriet prom. Pīpistrelis nezināja, kur slēpties no sāpēm, ka vaigs sāp, viņš jūt, ka vaigs sāk uzpūsties kā mazs balons. Viņš paslēpās zem rožu krūma, elso un knapi kustas. Stefija, viņa uzticamā draudzene, dzird sāpīgo gaudošanu aiz rožu krūma un metas viņam palīgā. Viņa aizved Pīpistreli pie bērniem, kas uzreiz saprot, ka viņam sāp un nepieciešams atvēsinājums. Viņi ievieto ledus gabaliņus dvielītī un palīdz viņam justies labāk, piespiežot pie apaļā, balonveidīgā vaidziņa. Pīpistrelis ir izdarījis secinājums, saprotot, ka ne visu dārzā var rakt un ka puķēm ir arī iemītnieki, kurus nevajag traucēt. Nākamajā dienā, kad viņam jau ir labāk, viņš kopā ar saviem cilvēkiem sēja jaunas sēkliņas un mācās, kā rūpēties par ziediem, nevis tos izrakt. Viņš uzzina, kas ir bites, kamenes, lapsenes un kāpēc tām ir nozīme dabā. Un Stefija saka, rakt var, bet jāzina kur. Visam ir sava vieta. Pīpistrelis izlēma rakt zem lielā koka dārzā. Un re, viņš atrod vecu gumijas pīli, un tā kļūst par viņa jauno dārza draugu. Uzliec laiku, abonēt un tiekamies nākošajā stāstā par Pīpistreli.